Svin 80 gadu jubileju, un šajā svētdienā ir gaidāms vērienīgs koncerts. Vairāk par šo te dejas stāstu varēs pastāstīt Rinalds Celms, tautas deju ansambļa Liesma prezidents, un koncerta režisors Kārlis Antens. Labrīt, kungi! Labrīt! Labrīt! Rinaldi, 80 gadi, tas ir tāds iespaidīgs skaitlis tautas deju ansamblim. Kas varbūt ir tas galvenais, kas raksturo tautas deju ansambli Liesma un arī viņa dejotājus? Es domāju, ka tas ir tas atturīgums, tā dejas prasme un tas, ka mēs tā mīlestība, daudzās paaudzes, kas ir nākuši tieši pirms mums, mēs tagad, kas mēs esam, un ka mēs nesam to uz priekšu tālāk arī nākamajām paaudzēm. Un par paaudzēm runājot, cik daudz paaudzes tad satiksies lielajā jubilejas koncertā? Oi, tā iedalot laikam ir 3, bet ļoti daudz, tā ka tiešām no mazākajiem bērņiem līdz pat tiešām jau senioriem, tādiem kārtīgiem gados, tādiem cilvēkiem. Ja es jums lūgtu raksturot tautas deju ansambļa Liesma dejotājus tikai 3 vārdos, kādi tie būtu? Azartiski, ļoti azartiski. Azartiski, ļoti. Tādi pa visu pasauli. Jā, viennozīmīgi. Pasaules iekarotāji. Jā. Kārli, tad par to režiju un par to, kas tad gaidāms lielajā jubilejas koncertā, kādu esat to iecerējuši un ko skatītāji varēs redzēt? Skatītāji varēs redzēt, protams, Liesmas vadītāju radītās dejas, jo, manuprāt, fascinējuši ir tas, ka 80 gadu laikā Liesmā ir bijuši tikai 6 vadītāji. Manuprāt, tas ir ļoti maz, un tie ir bijuši ražani ļaudis, tātad viņu dejas dejosim, un otrajā daļā mēs dejosim Liesmas šī brīža sastāvu mīļākās dejas. Bet tas, ko Rinalds meloja, acīs skatīdamies skatītājiem, tautas, skatuviskās latviešu dejas tāda svarīga lieta ir disciplīna uz skatuves. Jā, un vienmēr, tā, kad dejo jaunieši, viņi vienmēr Jā. stāsta, cik viņi ir lustīgi, bet Tieši uz skatuves tā, tā ir absolūta disciplīna. Bet tas lustīgums koncertā būs, to mēs uzticēsim Niklāvam Kurpniekam, kurš ir vadītājs, kurš arī ir jauns. Un viņš tad to daudzonību parādīs ar tiem saviem tekstiem, bet uz skatuves bez dejām, kas, protams, ir krāšņas, noslīpētas un viss kārtībā, būs arī mazs maģisks brīnums, ko mēs risinam ar scenogrāfiju. Mēs neatklāsim, kā mēs to dabonam gatavu, bet uz skatuves patiešām būs dažādas liesmas, tās varēs izbaudīt, jo liesmai, manuprāt, piemīt tāda kaut kāda maģija šim ansamblim, ko īsti nevar izskaidrot. Tur viss kaut kā ir saslēdzējušajos 80 gados bez tā darba, kas ir pamatā. Ka tur ir noslēpums, un to noslēpumu mēs gribam risināt caur to scenogrāfisko risinājumu. Tā kā es domāju, ka būs jaudīgi, un kas ir vēl tā labā iespēja, ko vakar meitenes teica, ja pa valdības vadītāju var kļūt viens, tad uz šo koncertu vēl var tikt 2, jo vēl ir 2 biļetes. Tikai pēdējās palikušas. Jā, es Instagramā redzēju, ka pēdējās biļetes palikušas. Ieskatiet varbūt nedaudz atklāt to dejas maģiju, kas būs vērojama arī jau pavisam drīz. Lūdzu, dejotāji. Smaidām. Kā jūs skatītāji redzat,
redzat, dejotājiem deju soļi ir noslīpēti, disciplīna arī te ir. Un, protams, lustīgumu arī var manīt jau agrā rītā. Bet jā, šajā nedēļas nogalē Tautas deju ansamblis svinēs 80 gadu jubileju. Tas viss jau pavisam drīz, bet tagad par to, kāda laikapstākļi gaidāmi. Šodien būs vasarīgi karsta un arī saulaina diena. Dienas gaitā gan mākoņu daudzums no dienvidu rietumiem palielināsies un Kurzemē ir arī gaidāms īslaicīgs lietus. Dienā pastiprināsies dienvidu austrumu vējš, taču gaisa temperatūra visā valstī 22–25 grādi. Nu, ko laiks iedejot ceturtdienā, ja? Paldies, no tā arī esam izdarījuši visu šo rītu sabūtami kopā un arī ar deju noslēdzot. Raimondu, varbūt vēl tu kaut ko piebildīsi? Rīt piekdiena, un, protams, arī mūsu volejbolisti un volejbolistes sāks Sevu līgu, Eiropas līga, kas ziņā iezīmē to gatavošanos vasaras izziņas lielajām notikumam Eiropas čempionātam, kur piedalīsies gan vīri, gan sieviešu valstsonība, un arī nedēļas nogalē Baltijas kausa izcīņa futbolā Latvija pret Lietuvu. LT7, labs laiks, televīzija, baudam. Baudam. Man jau sajuka viss, ko var skatīties un kam sekot līdzi. Vienkārši ieslēdz LT7 un Mēs sarežģīsim dzīvi, bet lai izdevsies diena. Visu labi. Lai piepildās. Visu labi, veiksmīgi šodien. Saulainī!